Dāmas un kungi, karsta zupa! Aicinājumu uz siltām pusdienām un vakariņām pirms 21 gada bija dzirdami skaļāk. Tas bija dabiski. Palīdzēja tiem, kuri sargājot Latvijas valsts neatkarību, piedalījās Rīgas blokādē. Ik gadu janvārī ugunskuri turpina pulcēt cilvēkus, tomēr šogad blakus atmiņām skanēja aicinājumi nepalikt malā. Man šodien ir kauns, ka man jārunā šeit, vai mēs dzenam laukā Krievu tautu. Mēs nedzenām, dzīvojiet, būsim blakām, dzīvosim, sadzīvosim. Kāpēc jums jāpieprasa tas, kas nav paredzēts? Skatoties pēc 20 gadiem, kad varbūt vajadzēja mums būt jau, sasniegt to līmeni, kas toreiz Latvijai bija, ko viņi savos 20 gados bija sasniegusi ekonomika, ka mēs bijām viena no ekonomiski tādām spicē Eiropas valstīs, tad šodien jāapzinās to, ka mums ir atkal jāiet gandrīz vai otrais uz barikādēm, un tādām simboliskām barikādēm jāizstāv mūsu latviešu valoda. Barikāžu dalībnieki un barikāžu apceres sarīkojuma apmeklētāji esam sašutuši, ka tiek apdraudēta latviešu valoda. Viens no galvenajiem Latvijas valstiskuma pamatiem, un atgādinām Latvijas Satversmes 4. pantu. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Vai kāds varēja iedomāties, ka kādreiz piemiņas pasākumā būs jārunā par savu valodu? Tā jautā barikāžu dalībnieki, kuri sagatavojuši rezolūciju un aicina iedzīvotājus neignorēt referendumu par krievu valodu. Mēs nevaram aizmirst to, ka mēs stāvējām uz barikādēm un par ko mēs cīnījāmies. Un ja šodien mēs esam atkāpušies 21 un vēl nezinu cik gadus atpakaļ, tad ir laiks mums arī sākt runāt un rīkoties. Neitralitāte nesot pieņemama. Rezolūcija nodota valsts prezidentam, ministru prezidentam un Saeimas deputātiem, kā atgādinājums nosargāt savu valodu un valsti. Zanda Treško, Ogres televīzija.